Tātad esiet sveicināti podkāstā Jānieku ceļš. Šajā podkāstā mēs runājam visu ap zirgiem, ap zirgu labturību, ap zirgu treniņiem, kā arī aicinu un braucu ciemos pie dažādiem zirgu cilvēkiem, kas ļoti daudz ir ieguldījušies zirgos vai vienkārši savu ikdienu saista ar zirgiem. Un šodien mums ļoti īpašs viesis, Maija. Maija, varbūt nedaudz arī iepazīstināt ar sevi, pastāstīt. Jā, es varu. Man sauc Maija Stakane. Es ar zirdziņiem tagad, caur visu savu dzīvi esmu darbojusies, bet pēdējos 3 gadus man ir savi zirgi. 3-4 gadus jau vairāk. Neatceros precīzi tos datumus. Un pēdējā laikā es sāku veidot internetā saturu par saviem zirgiem, kā man iet. Man tāda varbūt bišķi nestandarta situācija ar zirgiem. Ir savvaļas zirgi bija man pirmie zirgi, es viņus turu ārā. Tādā lielā aplokā man nav stāles, līdz ar to varbūt man tāds bišķiņ savādāks kontents no tāda zirdzinieka puses, vairāk tāds lauku meitenes, es teiktu. Tagad mēģinu kaut ko ar tiem zirdziņiem darīt, attīstīties un savienot savu ikdienu ar viņiem. Un kā tev vispār ar zirgiem, kad tu sāki, kad iedomājies, tu gribi sākt jāt vai nodarboties? Man visu bērnību ļoti gribējās nodarboties ar zirgiem. Es arī nodarbojos, es diezgan daudz jāju bērnībā, tiešām intensīvi. Uz kodām pāris sacensībām es arī biju aizbraukusi, bet vairāk tā kā ikdienā palīdzēju tur kopu kaut kādus stāļus, kad es varēju. Tur pie Omītes vienkārši es vasarās dzīvoju Cernikavā, pie Omītes laukos. Tur bija zirgi un es katru dienu tur pie viņiem, tā kā pie tās stāļa īpašnieces kaut ko kopā darbojāmies. Nezinu, no kādiem 7 gadiem līdz kaut kādiem 11, varbūt tā apmēram. Tad es jāju vēl dažādās vietās tā periodiski, bet beigās, nezinu, ka man palika kaut kādi 13, 14 gadi, tad es tā kā beidzu nodarboties ar zirgiem. Tad man sākās, tur es nomainīju skolu, man sākās tas autosports, un tad es daudz, vispār mazāk varēju tam pievērsties. Un tad autosports beidzās, sāka jau iet uz beigām. Es pabeidzu arī vidusskolu. Labi, tobrīd vēl mācījos vidusskolā. Bet, respektīvi, tur bija Covid pa vidu. Es sapratu, ka es gribu kaut ko darīt ārā, es gribu kaut ko darīt fizisku. Es gribu kaut kādu iedvesmu ikdienā, kaut kādu, foršu, jaunu, interesantu pieredzi. Es domāju, ka es gribu atgriezties pie zirgiem, ka es gribu sākt, ne gluži tieši to jāšanas procesu, bet es gribu atpakaļ kaut kā savienoties ar tiem zirgiem. Un es pajāju pāris staļos, varbūt paņēmu pāris tur nodarbības, bet es sapratu, ka es gribu tā kā vairāk attīstīties pats. Ne tieši tādā sporta, uz tādu sporta virzienu tēmēt, tā kā jātnieku sportu, bet tieši uz tādu vienkārši hobiju līmeni. Līdz ar to man bija tas tā kā, varbūt es varētu nopirkt savu zirgu. Un tad domā par to. Autosportā tev nepietika adrenalīns vai zirgiem? Jā. Vairāk bija tā, ka tur bija viņš pa daudz tas adrenalīns. Man tieši vajadzēja tādu attēlpu, ka tā kā, es varu pa mežu pastaigāties un kaut ko. Citiem liekas, ka jau zirgi jau ir baigies adrenalīns. Nē, tas ir. Es vienkārši tādā, es ar to savvaļas, labi, nē. Es varu teikt, ka ar savvaļas zirgiem nav nekāda adrenalīna, bet tā gluži nevar teikt. Bet drīzāk es mēģināju to visu procesu ar savvaļas zirgu apmācību padarīt tādu neadrenalīnu pilnu tieši un koncentrēties tieši tam foršām lietām. Un kas tev tieši pamudināja izvēlēties savvaļas zirgus? Parasti jau tā kā nopērk gatavu zirdziņu, kas viss māk, bet tev nē, tev gribēs savvaļas zirgus. Jā, man bija ļoti tāda dīvaina vispār situācija tajā brīdī, kad es gribēju to savu zirgu. Es sāku pelnīt savu pirmo naudu un man izdevumi nebija lieli. Ikdienā es dzīvoju tur uz drauga ģimenes rēķina. Palielam viņi man baroja, man nebija jāmaksā, īra. Un man tā nauda bija, tā kā krājās. Un es sapratu, ka es gribu to zirgus. Draugs arī piedāvāja, ka viņus varētu turēt pie draugu laukos. Un tas tā kā paveicās. Jā, tā kā kaut kas notiek, kaut kas briest. Viņš man ļoti mudināja uz to, ka tā kā, tev ir jādara tas, kas tev patīk. Ja tu gribi tos zirgus, tad aiziet, tas būs tik forši, tā kā viss. Un nebija daudz naudas, un es skatījos zirgus SSA. Un es skatos, lec ārā tie sludinājumi 200 eiro savvaļas zirgus. Un es tā kā, jā, super, bet tajā brīdī man tas arī, ak, Dievs, šis ir tā kā cuma. 200 eiro zirgus, tā kā, kas notiek? Es sākumā neizskatīju vispār to variantu. Un es šķirs tālāk, es meklēju, kāds varētu būt nākošais, cits variants. Tur kaut kādi smagvilcēji zirgi, kuri arī ir lētāki, tur neieejāti citi, viss kaut kādi zirgi, jauni zirgi. Galvenokārt, protams, jo tas naudai bija tas, kaut kādi 1000, 1500 eiro limits.
Un beigās man visu laiku lec ārā 200 eiro konjaki, un man tas tā kā, labi, tā kā, kas tas ir? Tā kā tas notiksies, ko nozīmē savvaļas zirgs? Un es aizzinājos to vīrieti, kas aizkrauklē pārdot to zirgs, viņš vienkārši viņus tur lielā aplokā, vienkārši viņi tur vairojās. Tā kā briežu dārzā. Un es izdomāju aizbraukt pie viņa un pastīties to zirgus. Un kas priekš manis jau bija daudz, jo tā kā, tur, nezinu, 60 eiro degvielā uz aizkraukli, tas jau ir tas, tā kā, ak, Dievs, ceturdaļa no zirga. Jā, un man bija tas tā kā, labi, bet es negribu braukt uzreiz ar piekabi un pirkt, tā kā, es nezinu, ko es vispār pirkšu un kāds izskatīsies. Un es aizbraucu pie tā vīrieša, un mēs visu dienu pavadījām kopā, un tā diena bija tieši tāda, ka viņš tos zirgus pārdeva, un tā kā tur brauc tas pircējs, viņi tur zināja to zirgu trailerī, bet tā kā bija interesanti paskatīties to miedarbošanos, kā viņam tā visa struktūra uzbūvēta, kā tas savvaļas zirgs uzvedās. Un tā diena bija tā diezgan pasakaina, ka tur ļoti skaists īpašums, tāda brīnišķīga vasaras diena bija un viss. Tur daudz tie zirgi, ja? Jā, kaut kādi 20, 30. Tie poļu konjaki tieši, jā. Un zini, kā viņš ieiet tajā kaut kādā laukā, kur viņiem dzīvo, viņš tur pasilpo, viņi visi atskrien pie viņa. Jā, tā kā tāda ļoti pasakaina vieta bija vispār. Un es neteiksim iedvesmojos, un tas nebija tā kā neapdomāt, ka es rīt braucu pēc traileru un viņu spērku, bet tas man palika atmiņā, un es arī sapratu, ka tas cilvēks māca ar tiem savvaļas zirgiem sastrādāties, ka kaut kā viņš tur viņus mēģina apmācīt, kaut viņam vispār nebija nekādas zināšanas par zirgiem. Bet vienkārši, kaut kā es redzēju to miedarbību, man bija tas, ka savvaļas zirgi. Okay, ja viņš var, es arī varu. Jā, man bija tas tā kā, un es vēl zinu, ka es vēl kaut ko nezinu. Tur man ir kaut kādi paziņas, ka es varētu kaut ko par zirgiem pajautāt. Varbūt tas ir variants. Vienkārši tas man tā palika prātā. Un beigās es skatījos to zirgu variantus, un es sapratu, ka nē, laikam tie savvaļu zirgi man kaut kā visvairāk uzrunā. Tas bija tādēļ, ka viņi bija mazāk izmēra, kas man ļoti gribēja, jo man bail no lieliem zirgiem, kas ir bišķi dīvaini, bet es tā kā nezinu, es kaut kā netieku pāri tam, kad kaut kā man uzreiz ir neomlīgi, ja man liels zirgs blakām. Es zināju, ka es ļoti gribu attīstīties tieši tajā zirga psiholoģijā un saprast, kā zirga smadzenes strādā un kā viņu apmācīt. Un es zināju, ka es nepadošos to savvaļas zirgu, un kad es netaisīšu tik milzīgas kļūdas, ka es sev varētu apdraudēt. Jo es ļoti daudz ko mēģināju mācīties no interneta, pie savas treneres, kur man sūtīja kaut kādus savus kursus, seminārus un tā tālāk. Es to visu mēģināju uzreiz uztvert, uzreiz apmācīties. Un man bija sajūta, ka es tikšu galā ar to. Un man bija tas labi, tad tie 200 eiro zirgi. Tad es izīrēju traileri, braucām ar draugu viņiem pakaļ uz to aizkraukli. Bet tikai viens plānā bija vienu, ja? Tā kā paņemt? Nē, es tieši gribēju divus, kompaņonu zirgus. Ka viņiem kopā ir jādzīvo. Kas arī bija īstenībā milzīgs tāds iemesls, kāpēc man vajadzēja to savvaļas zirgus, jo man jāpērk 2000 eiro zirgi. Vienalga, cik viņi maksātu, bet tie būtu divi jau arī zirgi jāpērk. Jebkurā gadījumā. Jā, jebkurā gadījumā. Tāpēc, un es braucu tajā mašīnā, nevaru noticēt, ka tas tomēr notiek. Un tas saka, Dievs, savvaļas zirgi, ko es daru, kas notiek. Un beigās mēs atbraucam, mēs visu dienu tur patērējām tos zirgus iekrāvējām, tas bija briesmīgs. Pastāst par to nedaudz. Tas bija šausmīgs eksperience. Tad es nopirku vienu zirdziņu, kurš sauc Masa. Viņš ir lielāks poļu konjaks, viņam tagad ir 4 gadi. Parastajā tajā pelēkajā krāsā. Un otrs ir Zipo. Viņa pusbrālītis, kurš ir melns, kas ir nestandarta krāsa viņiem. Viņš tāds mazāks, un viņš vispār bija daudz kontaktablāks. Viņš bija tāds komunikabls, viņš varēja pienākt klāt, varēja viņu paglaudīt. Viņš tāds, teiksim tā, nebija līdz galam savvaļas tāds pilnīgi, kas cilvēki nav nekad redzējis. To Zipo bija ļoti traki iekļaut, jo tāpēc, ka viņš, teiksim tā, parādīja sevi kā komunikablu, es neteikšu vienkārši kas un kā, vienkārši bija tā, ka mēs viņu uztvērām, ka viņš ieies tajā trailerī, ka viss būs labi, un viņi var ievilkties pavadiņas. Protams, viņš to pavadiņu nesaprot spiedienu uz apaušiem, viņš nekam tādam nebija gatavs, viņš bija ļoti nogurs, bija ļoti karsti. Viņš ļoti baidījās no tā trailera. Un, mēs ļoti ilgi tur viņu dzenājām, mēģinājām viņu dabūt tajā trailerī. Beigās viņš bija ļoti padevies, izsmelts. Viņš jau beigās tur tajā trailerī vai apgūlās vai kaut kas tāds. Bija ļoti viņa žēl. Jā, viņš bija tāds nabadzīgs. Tev nebija vienā brīdī, viss tā kā. Jā, man bija tas, ka es saku draugam, nē, braucam projām. Šis nebūs. Es zinu, kā 2 zirgi. Būtu iekraut vienu zirgu, tas ir
bišķiņ vieglāk. Jā, jūs varat trailerim bišķiņ attaisīt vaļā. Nu, Jā. Un zin kā, arī tur nav nevienam no zirgiem jāstāv iekšā un jāgaida to otru zirgu, jo mēs to zipo iekrāvām. Un mēs braucam pēc masas, viņš bija citā vietā. Un masa ir vēl, masa kā savvaļas, viņa versija, viņš bija daudz trakāks, viņš bija daudz jutīgāks, viņš bija tāds ļoti reaktīvs zirgs. Viņš ļoti baidījās no tā trailera. Un Zipo vēl bija jāstāv un jāgaida tie traileri, ka mēs iekļausim masu. Un viņš bija ļoti noguris. Nu, viņi abi bija vienkārši pārbijušies un noguruši. Un pilnīgi izsmelti. Nu, tiešām pilnīgi izsmelti. Bet to Zipo mēs vienkārši viņam bija apaļš aplociņš. Mēs vienkārši mēģinājām viņu kaut kā iedabūt tie trailerī. Viena tāda aplociņa darba bija atvērta. Un mēs viņu tur mēģinājām iesūtīt, ar pavadiņiem, visu kaut ko. Galvenokārt tas vīrietis, kas viņam darbojās, tas arī to visu darīja. Un ar masu bija tā, ka tur bija foršāk tā sistēma. Tas bija aploks, un aplokam pa vienu sānu gāja tāds koridors. Un tu dzen to zirgu pa aploku, pa aplīti, un tu atver to koridoru, tas zirgs ieskrien tajā koridorā, un viņš tikai ieskrien trailerī beigās. Okay. Viņš meklēja izēju. Un tas izdevās daudz vieglāk, jo viņš ieskrien, viņš īsti nesaprot, kur viņš ir, un tad uzreiz aiztais to traileru un brauc. Un tas ceļš mājās bija diezgan veiksmīgs pats par sevi. Tur nekas ar tiem zirdziņiem nenotika. Viņu tās diezgan, labi, protams, tāpēc, ka viņi bija nenormāli pārguruši un izsmelti. Bet, paldies Dievam, nebija tur, kaut kas, ka tur apgriežās otrādāk vai lec ārā vai spārdi durvis. Mēs tikām mājās, mēs uzreiz viņus izkrāmām, vienkārši atvērām durtiņus, viņi izskrēja ārā un ļāvām viņiem aklimatizēties, vienkārši, ka viņi tur padzīvo. Un tad mēs sākām jau to visu trenēšanu. Bet viņi jau bija sapazinušies kopā tie zirdziņi? Jā. Viņi viens otru zināja. Viņi dzīvoja vienā barā. Vienkārši to dienu viņi bija atdalīti viens no otra. Tu zināji, tu zināji, cik viņiem bija gadi tam zirgam? Viņiem bija pases jau? Jā, viņiem bija pases, viņi bija čipoti. Čipoti viņi nebija čipoti, tas pat nočipot. Bet viņiem tas čipiņš bija sagatavots, viss, viņi bija reģistrēti, viņiem bija tāds dzimšanas dienas. Tur viss diezgan labi. Jo citreiz zinu stāstus, ka noķer vispār nezinu, necik gadi, neko. Tu pats taisi to pasi. Nē, viņš tur audzē viņus. Nav tā, ka viņiem tie visi zirgi ir, tā pie viņiem var pieiet, viņus paglaudīt. Bet viņš tur seko līdzi, viņš dala viņus pa bariem. Tur kaut kādu ērzaļu baras, tad tur ķēvju baras, tad tur galvenais ērzals viņam ir, tad visi tur jaunie maziņi. Viņš viņus tur visu laiku vaktē. Viņam tur katram ir vārdiņš savs. Un kā, sapratu, pie drauga uz zemes, drauga zemē tur jūs to aplociņu. Kā tu izdomāji, vajag tādu aploku, vai tādas ganības, vai ūdens un vispārējais sienas? Kādu to visu, kur tu to uzzināji, vai kā tas to samnežēja? Tas bija tāds interesants process, bet viņš notika diezgan intuitīvi. Jo mana drauga tētis, viņš to zemi, kas viņam pieder, tajā vietā, kur man tie zirgi ir, viņš viņu galvenokārt visu izīrē lauksaimniekiem. Līdz ar to tur tiek sēta labība, audzēta labība, un to zemi nevar izmantot zirgu turēšanai. Un bija viens gabaliņš, kurš netika nekad apsēdts, apzaļumots, un tur bija tāda skaista mežmaliņa. Vienkārši tā, pa lielam tas bija tāds mežs, bet ar kādu pļauju pa vidu, un tur iet kaut kāda elektrolīnija, līdz ar to tur vienkārši neko nesēja, pārāk maz tas gabals. Un viņš tā skaisti ir pie ceļa, viņš ir prom no mājas, un tad es tur uztaisīju to žodziņu. Man bija tas ok, super, tad tas žodziņš ir, es turēšu viņus šeit. Un tad beigās atradu vēl vienu pļavu tur pie viņiem, kur arī nekad neko nesēju, jo tur ir ļoti slapja zeme. Un tad man bija tas, ka es varu paņemt to pļaviņu, un tas paplašinājos uz to pļaviņu. Un tā beigās viss ļoti intuitīvi izdevās. Tādā zemes aprobežošanā tieši. Bet pēc tam sākās problēmas ar ūdeni un sienas, protams. Kamēr vasarā tur viss forši, viņiem ir daudz platības, viņi ēda pašu zāli un viņiem pilnībā ar to pietiek. Viņi vienkārši neēd sienas, viņiem lika iekšā, viņi neēd viņu. Bet ziemā es jau sarunāju ar savu tēti, kuram arī ir lauksaimniecība, bet Kurzemē, kā patālu no Rīgas, kad, hei tēti, tu ievāc sienu, un iedod man pāris rūžus. Tev paveicās. Jā, man ļoti paveicās, kad es varēju. Labi, man ar to sienu bija tāds par aplomu šausmīgs. Es skatos Facebookā, cik maksā sienas. Es kā pilsēnietis nezinu, cik maksā sienas. 3 eiro, 6 eiro rullis, vai ne? Jā. Un es skatos, tur ir vasara, un nav sludinājumi no šīs vasaras jau. Ka tagad ir tikko ievākt sienas. Ir
pagājušā Jā, un jā, aizpagājušā gada sludinājumu. 3 eiro, 6 eiro un 9 eiro rullis. Tā kā, ok, labi. Es saku, es paskaitu, cik man aiziet uz tiem dzīviem zirgiem. Tas 200 eiro par sienu, tā kā es varu atļauties viņu. Un tad tas bija tāds traģisks gads, ka bija ļoti sauss. Tā kā vasara, 20 eiro sienu rullis, un es vienkārši skatos, un tas mans plāns, kas varētu pat viņus vienkārši nopirkt un pat neņemt no tēta. Viņš viss aplauzās. Un tad es drīzāk pat pēc tam tikai izdomāju, ka es ņemšu no tēta, jo, cik es paskaitīju no tēta, man atvest uz Rīgu, plēlam uz Rīgu, kur es tur savu zirgu sienu rulli, ir 9 eiro rullī. Tā kā tas ir lētāk, tā ir tā pati cena, kuru es tā kā plānoju. Nekā pirkt 20 eiro rullis tajā apkaimē. Tā kā, tad es sarunāju ar tēti. Tētim bija tas, labi, tā kā man jau paliks pāris ruļļi, tā kā labi ņem. Tad es sāku vest tos ruļļus, un tad par ūdeni sākās problēma. Pienāca ziema, viss sals ciet. Es sāku stiept to ūdeni, tur tā kā mēģināt ko tām šļūtenēm, tur vākt tās šļūtenes noslikt pagrabā, lai viņas nesasalst, bet tas viss ir, sviests. Čakars. Jā, čakars, un tā kā ļoti traki un ļoti fiziski smagi, tā kā katru otro dienu vest to ūdeni. Ko es tur tikai nemēģināju, es mēģināju ar svecītēm sildīt kaut kādu tur metāla vanniņu, jo man teica, tā kā, ka cilvēkiem tā strādā. Man bija tas, ok, es pamēģināšu. Nē, vispār nestrādāju. Tas svecīts joprojām kaut kur stāv, es neesmu viņas izlietojis. Es reāli atbraucu pie drauga uz kaut kādu ballīti. Man pilns bagāžnieks ar kapsvecītēm. Es tā kā ņēmu ārā kaut kādu somu, un tur stāv kaut kāds draugs. Viņam tas tā kā, kas notiek? Kāpēc tev ir tik daudz kapsvecītes? Man bija tas, tas labi, tas zirgiem. Lūk, un tad es tur čakarējos ar to ūdeni 2 ziemas. Tad es sačakarēju savu muguru, ka es vairāk nevaru staipīt to ūdeni. Dabūju disku protrūziju, man bija tas labi. Tā kā šis ir man bija tas tā kā, ok, šis ir jāatrisina, jo nevaru uz ziemā. Tagad viss kārtībā? Tagad man ļoti paveicās, man tur tā protrūzija ir pēc nervu beigu, tā kā nervi jau beidzās. Līdz ar to tur nav īsti kur spiest, viņa nav liela, tā kā tur. Tas tieši no stiepšanas, tā kā, jā? Nē, es nokritu no zirga, un es dabūju tādu nepatīkamu muguru. Mēs nevarējām saprast, no kāda tieši atgadījums ir. Es nokritu no zirga, un pēc, nedēļas strādāju darbā, un es cēlu krēslus. Un tad es pacēlu, un tad man ļoti sāpēja. Es nevarēju vairāk iztaisnoties. Tur bija kaut kāds muskuļu spazms, bet tāpēc, ka man bija tas muskuļu spazms un man tā sāpēja, tad pēc uztaisīja to magnētisko rezonanci, un tur parādījās, ka ir tā protrūzija. Tāpēc es īsti nevaru saprast, kurā brīdī man viņa parādījās. Bet, viss kopā vienkārši. Jā, viss kopā sakrita, jā. Lūk, un tad šovasar mēs beidzot izrakām ūdensvadu, ierakām zemē, līdz ar to pagaidām vēl nekas nav aizsals. Es ļoti ceru, ka nekas neaizsals un neuzsprāgs. Nav baigās ziema. Jā, es ceru, ka arī nebūs. Jā, pagājušajā gadā bija izcila ziema. Vispār nekas neaizsals, nebija nekāda sniega, vispār bija viss superīgi. Tagad uzstādīju ūdeni, apsildāmo dzirdītavu, un tagad man zirgi vispār viņam luks apkalpošana, visu laiku ir ūdens, laiku sienas. Bet māki dzert no tās dzirnes? Jā, un ļoti vienkārši iemācījās, vienkārši iebēru tur granu, tā kā ēdienu. Viņš kaut ko pabakstīja, un tur, nākošajā dienā uzreiz sapratu, ka jābakst, un tad ir tikai ūdens. Jā, es tur ņukasam, es tur lieku to un to, viņam nepatīk, bail. Man bija ļoti bail, ka viņam būs tieši nepatīkama tā skaņa. Jā, bet nē, kaut kā es nezinu, nebija tāds reakcijas, kas ir pārsteidzoši, jo es tiešām domāju, ka būs problēmas ar to. Bet viņi jau jauni, cik viņam ir gadi? 1, 2... 3, 4, 6. Okay. Man tagad 5 zirgi pie manis dzīvo. Tā kā, visi ir jauni zirgi. Jā, visi ir pilnīgi jauni zirgi, bet nebija tā kraki. Un ko tev vecāki par šo visu saka? Kā, ko tu dari, meita, kādi zirgi? Jā, es viņiem neteicu sākumā, ka man ir zirgi. Jā, jo tā kā es jau dzīvoju atsevišķi no viņiem. Un, es strādāju, tā kā es biju pilnīgi tādu prom no viņiem. Un man bija ļoti bail viņiem teikt. Es nezināju, kāda būs tā reakcija. Viņi ļoti labi zina, ka es gribētu zirgu noteikti kaut kad dzīvē. Viņi gan jau zemapziņā saprata, ka tas kaut kad notiktu. Un beigās es aizsūtīju kaut kādu bildi, kur redzēju, ka tie ir draugu lauki. Un pierakstīju, šie tagad ir manēji, kur zirgi ganās. Un viņiem bija tāds, kāds sakars, kas tā pa bildi, kas notiek. Un bija tas, tagad man ir zirgi. Tētis vispār nekā, man liekas, nenorēģēja. Ne tādā ziņā, ka viņam nebija nekādas reakcijas, tā kā emocionāls. Viņš vienkārši
izdomāju izolēties no tās lietas. Bet mamma ļoti uztraucās par drošību. Kad vai man kaut kas būs, vai man viss būs ok. Bet, jā, beigās uzreiz viņi arī tur, nezinu, pēc kādas nedēļas atbrauca arī apstīties. Viņas tur atveda mazo māsiņu mani, kurai bija, man liekas, kādi 5 gadi. Un mēs kopā zipo jau, es biju diezgan daudz ko izdarījis, un pie viņa varēja pieiet paglaudīt. Tad mēs tur pat kopā piegājām, paglaudījām. Mamma, protams, baidījās, kā būs. Bet ar zipo bija viss ļoti vienkārši. Bet jā, māsai ļoti tie zirgi patīk, un tagad jau tā ir tāda daļa no mūsu ģimenes ikdienas, ka viņi laikam atrodas pie zirgiem, tad mēs pastaigājamies, uzliek māsu mugurā arī, uz māsas tur pajājam. Tagad jau vispārš, un arī sākumā nebija nemaz tik traki, un vienkārši bija bišķiņ šokā. Tev nebija tāds baigās bailes? Tu tev nav baigās zināšanas par zirgiem, un tagad uzreiz vienkārši pļāva, ir 2 savvaļas zirgi, vēl ko darīt? Jā, tas tāds ļoti interesants aspekts, jo ar šī brīža acīm es paskatos to situāciju, un es domāju, ka tas ir pilnīgākais sviests. Kāds saka, kā es vispār kaut ko tādu varēju izdarīt? Tajā brīdī, nē, 16-gadīgām smadzenēm man liekas, ka viss ir ļoti forši. Un lūdzu, nedara tā, nepērka to savvaļas zirgus. Tā nav labi ideja, vienkārši šādi paveicās. Tad, kad es viņus nopirku, es biju nenormāli laimīga. No tā, kad man ir beidzot ko darīt ikdienā, kad man ir beidzot tā iedvesma tur celties, tas bija vairāk par tādu, psiholoģijas, mentālo manu daļu, kad man bija tāds, wow, šis notiek, man ir laiks, ko es varu tur veltīt, ja es mācīšos, attīstīšos, un es biju ļoti tiešām mērķēt uz to, kad man viss sanāk ar tiem zirgiem, ka es ieguldīšu tajā katru savu, sekundi, ļoti sevi apmācīšu. Bet jā, man nebija nekāda priekšstata par to, kā līdz galam strādā zirgu smadzenes un apmācība. Es it kā vienmēr esmu bijis apkārt zirgiem, esmu bijusi staļļos, bet man likās, ka es saprotu, kā ar zirgu, kas man ir jādara. Es visu saprotu, kā jau mēs lieli. Tā vispār nebija. Tā vispār nebija. Es sāku saprast, ka wow, zirga smadzenes ir tik interesanta lieta, kad viņiem pilnīgi savādāk strādā smadzenes no kaut kāda sunīša. Un es sāku iedziļināties tajā. Un man īsti nevienā brīdī nebija tāda baiļu sajūta, ka es netikšu galā. Es sāku saprast to, ka es ļoti daudz ko nezinu, jo iepriekš bija tā, ka tu nezini, ko tu nezini. Jā, dzīvo laimīgs, viss kārtībā. Un tad es sāku saprast, ka es kaut ko nezinu. Tad es sāku tur savu treneri, mēs kopā sākām strādāt, es sāku ļoti daudz ko skatīties. Un pamazām mēs ar masu sākām attīstīties. Tad es varēju viņam pieiet, es varēju pie viņu paglaudīt viņu, tad mēs sākām apmācīt kaut kādu apaušu spiedienu saprašanu. Tad jau kaut kādas, basic komandas tur paturēt kājiņu, ka es varu visur viņu izklaudīt. Tad pierašana pie kaut kādiem spiedieniem, nezinu, kad es tur vicinos ar steiku, kas arī spiediens vienkārši tāds kustīgs. Pamazām pie visa mēs gājām. Es ļoti, ļoti lēnām to darīju ar viņu. Es negribēju nekur kļūdīties. Es laiku sevi tur čekoju, filmēju, skatījos, ko es daru. Es jautāju savai trenerei. Es biju tā obsessed ar to, ka man visam ir jābūt pareizi. Es nedrīkstu kļūdīties gan savā veselībā, jo tas ir svarīgi nedabūt spērienu pa galvu, gan arī tādā ziņā, ka es negribu sačakarēt zirgu. Līdz ar to man prieks, ka es tam piegāju ļoti nopietni. Es domāju, ka tas, kas man veicināja arī tādu, izveidot tādu veiksmes stāstu, ka man viss ir izdevies. Jo vairāk es sāku darīt lietas ar viņu, jo vairāk es sāku saprast, kā to darīt, kur to darīt. Bija kaut kādas pāris mums problēmas ar viņu, ik pa laikam sākās, kad, pieņemsim, es viņu kordoju, viņš sāk bišķiņ rauties ārā, vai neielokās, vai neatsauc uz spiedienu, vai ceļās divkājās, ka viņam nepatīk. Tā nebija bieži, bet kad es sāku redzēt, ka ir kaut kāda problēma, un es uzreiz mēģināju viņu salabot. Man uzreiz bija tas, treneri, ko man darīt, kas notiek, kāpēc viņš tā rēģē. Uzreiz noskatījos 10 YouTube video, tur, ko cilvēki saka, kāpēc viņš neatbild spiedienu tā tālāk. Es visu laiku sev neļāvu atslābt un neļāvu tai domai, ka būs labi, man vienalga, kas tur un kā jādara, es vienkārši darīšu. Es gribu iet pastaigā, es iešu, vienalga, kur ir tas zirgs un ko viņš jūt un kā viņš jutās tajā brīdī, ņemšu un darīšu. Man nebija tāda pieeja, man bija tāda ļoti, es ļoti iedziļinājos tajā.
Un, un tad beigās viss sāka tik daudz, bija tik daudz sasniegumu un uzlabojumu tādā masas un manā kontaktā. Es vienkārši runāšu par masu, jo masa bija daudz sarežģītāka zirgs, ko strādāt. Zipo es ļoti maz apmācīju sākumā un nebija īsti tādas vajadzības. Masas arī uzskatīja par tādu manējo tādu zirgu nopietnu. Un es sāku redzēt to progresu, sāku redzēt, kas man sanāk, kas man nesanāk. Un tad jau es ļoti ātri tiešām varēju veikt visādas lietas. Un no tāda super bailīga, reaktīva zirga, kurš ir tāds ļoti nepašpārliecināts un ļoti introverts, kurš vispār neizrāda tās emocijas ilgu laiku, un tad vienā brīdī uzsprāgst. Jā, tad viņš pārvērtās par tādu super mīļu puiku, kurš klausīja katru manu, kustību, rokas pacelšanu, nolaišanu. Un kļuva super atsaucīgs. Mēs super forši mācījām sadarboties. Viņš nenormāli labi iemācījās lasīt man ķermeņa valodu. Kļuva tāds drosmīgāks. Vienkārši saprata cilvēku, ko es no viņa gribu. Un tad mēs visu kaut ko mēģinājām darīt. Es braucām uz tām manas treneris sacensībām, kur pie rokas ir sacensības, tāda stafetīte. Tur mēs pat vinnējām, tur otro vietu, vai kaut kas tāds. Nē, mans draugs ar zipoju vinnēja otro Tavs vietu. Draugs vēl Jā, viņš bija man kompānijā. Tu viņam piespiedēji, pats gribēji. Man bija tas, iedomājies, mēs aizbrauksim pastaigāties pa mežu ar zirdziņiem. Tur bija tāda pastaigu daļa un tad tā stafetīte. Un es viņam iedevu zipo, jo zipo ir tāds pilnīgi, tāds ļoti drosmīgs, mierīgs zirgs. Viņš arī ļoti labi saprot cilvēku, viņam cilvēks nebija nekas svešs, līdz ar to, vienkārši tāds komunikabls. Un ar viņu ir vieglāk sastrādāties. Un draugs, kurš neko īsti nesaprot, un zipo, kurš neko īsti nesaprot, ieguva otro vietu, un mēs ar masu ieguvām trešo vietu. Wow. Tā kā draugs man apsteidz tajā stafetē, bet tāpat mums ļoti labi gāja. Un tā es sāku tur, ieliku. Tu jau jāier kādu no viņiem? Nē, tas viss gāja paralēli. Es sāku masas iejāšanu. Sāku ieiešanas procesu, nenozīmē kāpt viņam virsū, bet es sāku kaut kur pirms viņam palika 3 gadi. Es liku kaut kādu sēglus, pierunāju pie kaut kāda spiediena. Un tad vasarā, kad viņam palika 3 gadi, es jau sāku kāpt viņam mugurā. Novembrī man ir kaut kur video, kur mēs pierikšojam, pārlicam pāri kādam mazam šķērslītim. Tā tīri hobija līmenī. Un tad es nopirku citu zirgu ziediņu. Un tad mēs ļoti daudz gājām visādos apvidu pastaigās. Tas jau bija apjāts, iejāts jau. Jā, viņi bija iejāti, un mēs tad lēkšojām tur pa mežu ar masu un viss viss super. Bet mums nav tāds niansīts izstrādāts, ir kaut kādas lietas, ko masa īsti nesaprot. Un es arī to visu darīju beztrenžu iemauktos. Man likās ļoti interesanti, ka es varētu viņam iemācīt beztrenžus, atsaukties spiedienu labi un kvalitatīvi. Tagad man ir jauns mērķis ar kordeo, jāt ar viņu. Okay. Jā, next level. Jā, tas ir. Mēs jau pāris reizes kāpām mugurā un diezgan jau sanāk. Tas ir ļoti grūti. Man liekas, tev katra kustība viņam, ko tu izdari nepareizi. Jā, bet tāpēc, ka viņš tik labi klausa, tad tas ir ļoti izdarāms ar viņu. Super ļoti izdarāms ar viņu. Vienīgi, es tagad problēma. Man nav pietiekami attīstīta muskultūra, balanss, lai es varētu tiešām precīzi no muguras dot komandas un sekot līdz viņa kustībai. Tāpēc es gribētu braukt pie jums, paiet un patrenēties. Jā. Un tas tēta plāns bija tas, ka tu varēsi pilnvērtīgi jāt, jo ar masu iejāšanas procesu es negribu viņu sasteigt. Viņš ir maziņš arī, es negribu daudz un ilgi ar viņu jāt. Es, protams, esmu zem tā svara limita, bet es gribu viņu labāk attīstīt, sākumā fiziski kordojot, līdz viņš varētu pilnvērtīgi man nest un svaru. Un, tā mēs trīs puikas un es kopā dzīvojām. Es atkal atgriezos pie masas, sāku trenēt masu, atkal atsākām iejāšanas procesu. Un tā mēs arī pa lielam palikām. Līdz es sāku domāt par to, ka man ir namejs, kurš ir liels, būs kā ziediņa. Man ir masa ar zipo, kur paliks neliela. Es tāpat nevarēšu īsti viņiem jāt. Bet es gribu paplašināt to savu kaut kādu darbības jomu ar zirgiem. Kad man patīk trenēt masu, man patīk trenēt tur namē, kurš man tagad ir jauks un zipo, protams. Bet es gribētu ļoti, ļoti nodarboties ar zirgu audzēšanu, kas man ļoti aizrauja. Man ļoti patīk ģenētika, pētīt visas tās krāsu kombinācijas un tādas lietas. Un, man ļoti vienmēr patika īru tinkeri, kā šķirne.
Un es sāku meklēt kādu ķēvīti, ko es varētu paņemt, kur varētu nest man kumeliņus. Un tā es atradu lunu, un man bija tā nauda palikusi no ziediņas. Un bija tas, ka tad šis ies lunē, un tad man būs tinkerīši. Un tad tinkeri man ļoti patīk, ja un es varētu... Viņi ir neliela auguma, kas man ļoti patīk. Foršs uzbūves, ļoti interesants krāsojums. Man liekas, tādi superīgi tā kā hobija līmeņa zirgi. Arī uz to, ko es tēmēju, tā kā ne sporta tādu virzienu. Un es sāku pamazām meklēt lunu. Viņu atradu, mēs viņu nopirkām, atbrauc pie manis. Un tagad mēs cerams gaidām kumeliņu. Arī tagad jau viņu... Jā, aplicinājāt? Jā, vasarā viņa bija aplicināta. Un cerams, ka viss būs kārtībā. Un tad jau tev būs 5 zirgi. Jā, man tagad vēl decembra vidū pie manis vēl brauks ērzelīts tinkeri, kas lecinās lunu katru gadu. Tad vesela saimniecība. Jā, tad būs vesela saimniecība. Es jau sāku teikt, ka tās pļavas ir jāatstāj man, nevis jādod īrei. Kad mums redzēs vēl vai tāds aploks, taisīt, jā, tagad tāda jauna ēra, ka viss ļoti aug un attīstās. Un tagad ir jāiegūt daudz laika un daudz jaunumu, ka jātaisa visādi aploki, jātaisa stallīts. Jādomā par to, ka tas tiešām tagad jau tā aug tādā saimniecībā, kā es to gribētu. Kā tu samanedžē to visu? Tomēr tev darbiņš mājas, un tu jau, es saprotu, tur nedzīvo uz vietas, ja? Pie tās tāļas. Nē, es pie zirgiem nedzīvoju. Tur ir kaimiņi, kas dzīvo tie pašā pagalmā. Viņi man ir galvenie reāli palīgi. Viņi vienmēr man dod ziņojumus. Nofilmē visu, ko vajag zirgiem, kaut kas ir noticis. Tagad ir grūti menedžēt lietas. Šobrīd bija vismaz mēnesi atpakaļ, jo man ir 2 universitātes. Vienā universitātē es mācos pilna laika, kas ir, 3 reizes nedēļā jābūt klātienē Rīgā uz lekcijām. Otra universitāte man ir Jelgavā, LBTU, kurā man ir sesijas. 2 nedēļas, mēnesis pauze un atkal 2 nedēļas jāmācās. Un tagad bija sesija LBTU, un vēl plus tur tie klātienes studijas ļoti daudz, kas sakrita pilna laika. Tagad bija diezgan grūti menedžēt zirgus, bet tagad pie manis ir parādījusies meitene, kas tur savu zirgu kopā ar maniem zirgiem. Tad viņi man ļoti palīdz menedžēšanā. Tur ieliek sienu, paskatās, vai visiem zirgiem viss ok, kaut ko paņem, izdara. Līdz ar to es jau sadalu to, nevis atbildību, bet tos ikdienas darbus uz 2. Ļoti labi. Jā. Un tagad pēdējā laikā mēs arī domājam par to, ka draugs tomēr grib uz tās zemes arī domāt dzīvot nākotnē, ka viņš gribētu varbūt būvēt māju vai pārvākties uz turieni. Līdz ar to tāpēc es arī domāju, ka tā izaugsme ir ļoti labi, ka tur, kā viss notiksies, tad es dzīvošu tur uz vietas, tam varēs būt tie zirgi un tur varēs vēl paplašināties un attīstīties. Tas ļoti iedvesmo, ka tagad tur viss notiek. It kā saka, ka pēc tāļa labāk nevajag dzīvot, ja tu visu laiku tev pie tiem zirgiem būs jāiet. Kaut kā 5 kilometru attālumā labāk dzīvot. Tas vienmēr ir bijis mans sapnis, ka tu esi... Vispār man ir sapnis, ka man māja ir aploka vidū. Es no rīta pamostos un man atvērts loks un māsa jau skatās iekšā un saka, dod man ēdienu. Kaut ko tā, tas būtu superīgi. Bet jā, es tagad mācos tajās 2 universitātēs. Es šobrīd nestrādāju. Jā, pa kuru brīdi? Tas nav iespējams. Labi, tagad man laikam parādīsies darbs. Es būšu tā kā autosporta trenere. Kad es trasē varētu palīdzēt dot, jāšanas treneri, tad es varētu būt treneri autosportā, ko mēs tagad taisam ar otru meiteni, ar vienu meiteni no autosporta, vēl man draudzeni. Un tagad es eju to savu certifikāciju kā seglu fiters. Jā, pastāst par to, kā tev tāda ideja par tiem segliem. Jā, man nebija nekāda saprašanas par segliem. Dēļ tā zirga, dēļ tā atgadījuma, ja tas viss? Tas drīzāk pat, es teiktu, ka nē, tas vairāk nāca no masas. Kad es iegādājos zirgus, sākumā man bija tāds, ok, man vajadzēs seglus, tā kā es sāku iejāšanas procesu. Un 200 eiro zirgs, 2000 eiro segli. Man bija tas tā kā, kā tas 10 masas, 10 zirgus varētu nopirkt. Un es sāku iedziļināties tīri tajā, kā ražo seglus, kā tas viss notiek, kā viņi tiek pārdoti, kas veido to cenu. Tas vienkārši man radīja lielu stimulu izpētīt, kādi ir pieejami segli, kas ir segli, kā viņi tiek ražot, no kādiem materiāliem. Un tā es sāku iedziļināties, skatīties tur bezkarkases seglus, karkases seglus, kā viņi atšķirās, kādi ir karkasi, kādiem zirgiem vai dažādiem zirgiem dažādi segli, tur disciplīnām dažādi segli. Un beigās es
priekš sevis nopirku bezkarkas seglas sākumā. Un es sāku viņos jāt, un es sapratu, ka, jā, bezkarkas segla nav sliktākais variants. Īpaši tas jāšanas laiks ir īss, bet tomēr, kad tas īsti neiet cauri, kad es tomēr nesadalu to spiedienu pilnvērtīgi pa muguru. Un es sāku aizdomāties par to, ka gan jau karkas segli, labi karkas segli ir labāk zirgam nekā bezkarkas segli. Un sāku skatīties dažādas karkas seglus. Un es ļoti sāku iedziļināties tajā, kā viņi der zirgam, kā man izvēlēties karkas seglus, vai man pirkt no Facebook lietot seglus, vai man sūtīt jaunus, kur es dabūšu to naudu, kā veidojās tā cena 4000 eiro segliem, pieņemsim. Jā, pilnīgi jauni. Jā, un Facebook segla par 400 eiro un 4000 eiro segla, cik daudz ir tās atšķirības. Vienkārši tāda tīra naturāla interese parādījās. Un es nonācu pie tā, ka es tik daudz biju iedziļinājusies tieši tajā ražošanas procesā, ka man bija tas es varētu izveidot pats savus seglus. Man bija tas wow, es atradu veidu, kā var ražot, veidot seglus, kā viņi tiek dizainēti, jo tik daudz ko esmu iemācījusies. Tad jau jāiegūst kaut kāda reāla izglītība, jo man tas tā interesē. Un es sāku meklēt visādas akadēmijas, kas pasniedz tieši to seglu fiteru. Tā kā online, jā? Jā, es mēģināju atrast, ko es varētu darīt klātienē arī. Es atradu, protams, Anglijā ir tāda krūtākā seglu fiteru skola, kas mums ir Eiropā, bet tā ir 6 gadu izglītība un visa klātienē. Man bija tas wow. Un viņi strādā bišķiņ savādāk. Tas nav tieši seglu fiters, kurš atbrauc un paskatās, tie ir arī seglu kaut kādi īpaši ražotāji, īpaši inženieri un tā tālāk. Tur jau aiziet tādā milzīgā augstākajos līmeņos. Un es atradu Saddle Fit for Life akadēmiju, kas ir Vācijā, kas ir Šlesa veidota akadēmija. Man bija tas ļoti interesants, izlasīju viņa grāmatu Suffering in Silence. Man ļoti patika, kā viņš pasniedz lietas, ko viņš ir aprakstījis tajā grāmatā. Un es izdomāju, ka es pamēģināšu paņemt to viņu izglītību, ko viņi piedāvā, kas ir zirga ergonomists, kas saprot zirga biomehāniku, zirga vispār ķermeni uzbūvu, anatomiju. Un, protams, viss, kāds iedarbojas ar segliem. Vienkārši viņi iedeva tam īpašu nosaukumu ergonomists, lai viņi nodalītu tādu seglu fiteru, cilvēku ar kaut kādu tādu izglītību. Un cik tur ilgi jāmācās? Tur nav noteikti termiņi, tur vienkārši ir kurs, kur, tāpēc, ka tas viss notiek attālināts, tu vienkārši skaties to materiālu, aizpildi visādus testus. Un tagad es šorīt no rīta dabūju rezultātu, kas es nokārtoju savu teorētisko eksāmenu, kas bija super cool. Jā, un tagad es sāku beidzot savu praktisko daļu. Un kas tev jādara praktiskajā daļā? Praktiskajā daļā man jāizpēta 50 zirgi. Man ir jābrauk 50 ar dažādiem segliem. Man jāveic visa tā inspekcija, tur ir milzīga lapa ar visādiem mērījumiem. Tas ir daudz nopietnāk, nekā es vispār biju gaidījusi to. Un tad man jāizpilda 50 case studies, visur jāiesniedz viņiem, viņi dod man atgrieznisko saiti, tad beigās nolieku arī vēl eksāmenu pie viņiem. Tu brauc pie viņiem uz eksāmenu vai? Nē, tas notiek attālināti Zoomā, ka mēs sazinamies un es viņu priekšā visu mēru un daru lietas. Jā. Eksāmenis tev sastāv no kā? Eksāmenis sastāvēs no tā, ka es braucu pildīt tādu pašu case study. Tur, man liekas, obligāti jābūt 3 dažādiem segliem uz vienu zirga, kā man jāpiemēra. Bet tu pati izvēlējies tos seglus? Vai... Jā, tas ir tas, ko es varu iegūt. Tad tu esi vienalga kāda segla. Tad jau iepriekš tu vari jau izmērīt. Varbūt, jā. Varbūt. Bet tur jau arī ir 50 zirgi, pirms tam ir jāanalizē, un viņi to visu arī redz un skatās cauri to katram tam uzdevumam ir atgriezniskā saite. Tad grūti atrast to 60. Tādā kā vēl sagatavoties tur jau, es domāju, ka es izsmelšu jau. Man ir 3 segli, es tev palīdzēšu. Super. Jā, un tad mēs sazinamies, es viņiem tur, visu parādu, veicu tos visus mērījumus. Tas īstenībā ir ļoti ilgs process, jo gan ir dinamiskā fitošanas daļa, gan statīvā, gan vienkārši mērīšanas daļa, kad tu noņem mērījumus no segliem, no zirga. Gan man ir jāmēra jātnieks pats, kāju garumi, proporcijas, viss kaut kas. Iespaidīgs tad darbs. Jā, tiešām. Es, protams, nezinu, es neesmu vēl nevienu to case stadiju aizpildījis, bet es domāju, ka tas ir kāds 2-3 stundas, un tev arī ir jārunā ar klientu, visu to laiku jāstāsta, jāapmāca viņš, ko tu kā dari.
Un tad, jā, un tad tas tāds lielais zooms, kur viņi pievienojas, skatās, vai es to visu saprotu un māku darīt. Un tad, jā, tad es iegūstu to certifikāciju. Jā. Bet ar to vēl viss nebeidzās. Tā kā man ir tieši tā vēlme ražot savus seglus. Tas jau vispār vēl kaut kas Jā, cits. tas ir vēl cits. Ir nākošā izglītība, kas jau ir seglu ergonomists, nevis zirga ergonomists, jau tas tā kā nākošais step. Un es domāju, iziet to, nu viņi bez tam vienkārši paskaidros vairāk par to seglu ergonomistu. Pati tā akadēmija, jo tā ir tāda vairāk kā individuālāka vienošanās, tur tā kā viņi pielāgo tos studijas atkarībā no tā, ko tu vēlies darīt. Un tad Anglijā es braukšu klātienē februārī arī iet kursus tieši par šūšanu, ādu šūšanu, seglu, to karkasa pielāgošanu, mērīšanu, formas mainīšanu, tādu praktisko daļu, teiksim tā. Kur tu atradīsi tās, kur tu ražos? Ne jau tu mājās, tu seglas šūs kaut kādu factory. Jā, man vajag tagad vienoties, ar kuru tad no ražotājiem es strādāju. Es šobrīd esmu izskatījis 2 lielus variantus, es vēl neteikšu, kas tie ir. Bet, jā, tagad es vēl esmu tādos meklējumos, kuras no Čehijas bija viena kompānija, kas to piedāvā. Un tad mēs mēģinām tagad sastrādāties, saprast. Jo es vēl mēģinu uztaisīt to kopējo dizainu, jo es gribu pabeigt visu savu to certifikāciju. Un tikai tad pilnvērtīgi to visu darīt, lai man ir pilna saprašana. Protams, man tagad jau no tās teorētiskās daļas, protams, ir milzīga daļa no zināšanām iegūta, bet tāpat man vajag vēl pamācīties klāt. Bet tu universālos seglus vai kongūru vai tieši kādu tipu seglus? Man ir tāds virziens, ka es tieši gribu uz to hobiju līmeni Universālu seglu. Universālu seglu, jā. Tas mans pirmais dizains arī bija all-purpose segli. Vairāk platākām mugurām, mazākiem skaustiem, tie vairāk būtu tā kā ponijiem, tinkeriem, smagvilcējiem, ne sportam domāt segli. Tīri, nezinu, halfingeriem, Islandes zirgiem, tādiem. Vairāk arī es domāju, tēmēs kaut kādu Zviedriju uz Ziemeļvalstīm, kur arī tas ļoti attīstīts, tāda hobiju līmeņa zirgu turēšana. Un tu tur savu nosaukumu, savu logo, jā, krāsas, melni segli vai brūni? Man ļoti patīk brūni. Brūni? Jā. Es tagad piedāvāšu 2 variantus, tā kā abas 2. Un zin kā arī dresūrē ir melns, un kaut kuram ir brūns, bet kā ir īsti tādiem hobiju segliem? Vienalga. Tā kā abi 2 melns, vienalga. Sarkani. Tu vari vispār izdarīt? Es varu, jā, es tur izvēlēties jebkādu. Jebkādā krāsā nopietni? Jā, es tiešām varētu, rozā uztaisīt. Bet no ādas viss tā kā īstā āda, jā? Viņa būtu vai viņa būtu nav naturāls ādas. Nokrāsot. Viņa būtu krāsot, kaut kādā veidā. Bet jā, var uztaisīt pilnvērtīgas ādas seglus, kur ir rozā. Bet īstenībā diezgan dārgi tādus. Tas tā kā nav tāpēc kā āda, un tu jau ar viņu rokām, man liekas, šo to visu ne jau... Jā, kā kura vieta ir teiksim, tā seglos ir ļoti daudz sastāvdaļas. Dažas tiek veidotas mehāniski, kuras vienkārši tur, nezinu, izgriež to spārnu, pieņemsim, vai apšuj viņu, tas viss notiek tā. Bet lielākoties tas ir roku darbs, jo tās šuvas ir tādos leņķos, kur tu vienkārši nevar ielikt šuju mašīnu, ja, piemēram, paneļu piešūšana pie seglu kopējās tās virsbūves. Tur diezgan daudz ir roku darbs. Jo es pasūtīju pilnīgi jaunas bruno seglus, man 2 mēneši bija jāgaida. Jā. Tas ir tāds standarta laiks, tā arī ir. Un visādus izmērus taisīs gan mazākiem dibeniem, gan lielākiem. Tur viss, laikam tu visu varēsi tur pasūtīt. Jā, es tagad mēģinu atrast, kas ir tāds tā kā seglos lielākā problēma tas, ka mēs visi gribam uztaisīt viņus universālus. Universāli visiem zirgiem, visiem jātniekiem, bet tas nav iespējams, jo segli ir ļoti sarežģīta konstrukcija. Katram savādāk tā mugura. Jā, katram pilnīgi savādāks zirgs. Mēs pats esam savādāks, cik plati ir gurni, cik tālu ir tie sēžas kauli, tas viss ir ļoti svarīgi. Bet kas man ļoti patīk tajā izglītībā, ko es iegūstu pie šlēses, ir tas, ka viņam ir ļoti niansēta pieeja pie tieši jātnieka derēšanas, ka segliem ir jādara jātniekam, jo viņš ļoti koncentrējas uz to, ka segli sievietēm un vīriešiem ļoti atšķirās. Un tā arī īstenībā tiešām ir. Mums ir pilnīgi, sievietēm ir pilnīgi cita ķermeņa lejasdaļas uzbūve. Jā, mums ir pilnīgi, sievietēm ļoti īsa astes kausta, tāpēc līdz ar to mēs ļoti bieži krītam uz aizmuguri. Mums ir daudz grūtāk sevi turēt. Sievietēm vispār, vīriešiem ir tā kā
vertikālāks, tas mugurkaula lejas daļa. Sievietēm viņa ir bišķiņa leņķī, līdz ar to arī mēs tā kā vairāk esam teiksim, tā, pakļauti tādam riskam, ka mēs krītam uz aizmuguri un esam aiz zirga kustības. Mums ir arī pilnīgi savādāks, man ļoti grūti tagad iztulkoties to visu angliski. Pubic bone, kas ir mums daudz biežāk ir kaut kādas nērta pozīcijas seglos, tāpēc, ka mums ir sēžas kauli ļoti plati, bet tas pubic bone ir ļoti izvirzīts uz priekšu, un mums vajag pilnīgi savādāk to seglu sēdekļa dizainu, jo mums vienkārši savādāk veidojas tas balans, kā mēs varam balstīt seglos, jums ir dažādi tie atspiediena punkti. Dažādi novietotas. Līdz ar to, ja sieviete jāja vīriešu seglos, kas ir milzīga problēma, jo principā visa jāšanas industrija ir veidota tā kā vīriešiem. Agrāk bija, pieņemsim, pēdējos 30 gadus sievietes daudz vairāk sāk iesaistīties jāšanas sportā. Tad ļoti daudz veci segli vai vienkārši kaut kādas firmas, kuras īsti neiedziļinās tajā dažādu dzimumu atšķirībā, ļoti daudz pārdod tieši vīrieša veidots priekš vīriešiem seglas. Tas vienkārši neatbalsta sievietes ķermeni pietiekami, lai mēs varētu justies droši seglos. Tas kairina dzimumu orgānus, tas veido muguras sāpes, tas veido sāpes hip, tā kā ir hip. Gurns, nē. Man arī skritījās. Es sapratu, ko tu domā. Jā. Un ir nepareizi uzreiz ir nepareiza uzsēdes pozīcija. Tas, kad kājas ir izvirzītas uz priekšu, mums ir šis chair position, kad mēs sēžam seglos, visticamāk ir jāpārbauda tas, vai tie segli nav īsti dizainēti tā kā vairāk vīrietim. Jo tāpēc, kad vīrietim šis te hip piestiprinās daudz vertikālākā pozīcijā, un tas kauls ir savādāk izveidots, viņam daudz vieglāk ir nolaist kāju uz aizmuguri un iztaisnot viņu uz leju. Kad sievietēm to vienkārši fiziski daudz grūtāk izdarīt, līdz ar to segliem ir jādod tādu atbalstu novietojumu, lai sievietes tā kāja var būt vienā līnijā ar mūsu pleciem un ar visu ķermeni. Tāpēc tur ir ļoti daudz nianses, ir tieši jātnieka uzsēdē. Jo īsnībā segli var derēt zirgam ļoti labi, varbūt superīgi, bet ja jātnieks nevar sevi pilnvērtīgi nodrošināt labu uzsēdi un balansu, viņš tāpat to zirgu sāpinās. Viņš būs kritīs tajos seglos un nevarēs vispār normāli sēdēt. Bet to arī pēc tam, tu kā domā izveidot savus seglus, viņus tur pārdot, tirgot, bet, piemēram, tevi arī varēs pasaukt kā vienkārši kā paskatīties savus seglus, vai dera vai tā? Jā, vispār es tagad varu izteikt pat piedāvājumu, kad tā kā man ir jāizpild šie case studies 50, tad es domāju, ka man Instagramā var mierīgi sazināties un es atbraukšu un tā kā par nelielu zem tirgus vērtības cenas varu izmērīt uz zirgu, jo tā kā man tas ļoti daudz jādara tagad tieši, lai visu aizpildītu. Es vienīgi filmēšu to visu, jo man tas viss ir jāiefilmē un tur sniegšu šāds atskaits, bet tāpat to darbu es jau varu darīt, kā segļu fiters noteikti. Interesants, tas baigais darbiņš. Jā, baigā, milzīga nozara. Bet tev patīk? Jā, man ļoti patīk. Man tiešām ļoti aizraujas. Es pat nebiju gaidījis, ka kaut kas tāds man aizraujas, bet es pievēršu uzmanību tam, ka, Dievs, bet es tā jau sēžu un katru vakaru skatos par tiem segliem un domāju, ko un kā man darīt un kā tie segli tiek uzbūvēti. Pirms vispār izdomāju tādu izglītību iegūt. Un tad es sapratu, ka tu jau iegūst izglītību, jo es tik ļoti aizraujusies, jo man tas tik ļoti patīk un interesē. Un tad varētu palīdzēt citiem cilvēkiem. Jo tā seglu izveide, viņi ir vairāk balstīti uz tādu vēlmi aizpildīt. Es neesmu atradusi seglus, kurus es gribētu nopirkt pagaidām. Reāli. Es redzu katrā kaut kādus mīnus, un es gribu izveidot savu labu produktu, kur es varu galvot un kas man patīk. Un, tāpēc es gribu veidot to seglus, bet kopumā es ļoti gribētu vienkārši būt seglu fiters cilvēkiem, vienkārši palīdzēt ar seglu pieliekošanas problēmu. Jā, galvenais, lai tev patīk. Tas man patīk, tas tiešām ļoti interesanti. Tāpēc vislabāk ir tad, kad segli vienkārši paši pa sevi dara, un tad nevajag nemaz pufiņu. Jo es varu pastāstīt, kāpēc pufiņš ir slikts segliem, ir tādēļ, ka mums ir pieņemsim, mēs neejam ar western segliem, tas bišķiņ savādāk strādā, bet šis English type, mums ir kaut kāda noteikta tā, zini, kā izskatās seglu karkas?
Ļoti liela problēma zirgiem ar seglu fitošanu ir tieši tāda, ka viņiem tiek saspiests kausts. Un pleci nevar brīvi kustēties caur segliem. Un tāpēc var rasties ļoti daudz fiziskas problēmas, kad vispār noārdās tā lāpstiņa iekšā. Neaug muskuļi. Neaug muskuļi, jā, tieši tā ir ļoti ierobežotas kustības. Zirgs nevar brīvi, viņš var pacelt muguru. Tieši likts vispār internets, nezinu, vai tu varēsi atvērt. Jā, pastīsimies. Varbūt viņš ielādēsies. Bet es varu kopumā aprakstīt. Jā. Un vēl kas ir interesanti, zirga kaustā ir ļoti daudz nervu galu. Un vispār tāda interesanta lieta, ka tad, kad dabā zirgi vairojas, ķēvei ērzeles iekošas kaustā, lai viņi nevar kustēties. Jo tur ir ļoti daudz nervu gali. Un, ja viņi tiek saspiesti, zirga ķermeņa priekš tiek nobloķēti. Viņš vienkārši nevar kustēties uz priekšu. Un ko dara pufiņš? Mūsu zirga mugura ir šāda te, ja no priekša, kur abi pleci iet. Vienkārši varbūt piezūmoši, Okay. Šie ir pleci, un šis tiek uzlikts viņam pa virsmu, tā kā tāds trīsstūrīts. Un šeit šādi te. Viņam ļoti labi jādara, šiem ir jābūt paralēliem leņķiem. Tātad zirga šis lāpstiņa un šis te leņķis segliem. Un kas notiek, ja mēs ieliekam pufiņu? Šis saspiež plecus. Jo pufiņš vienkārši nāk centimetrs vai 2 centimetri klāt zem segliem. Un tad paliek mazāk vietas. Un tad lāpstiņi nevar slīdēt caur segliem, tiek nobloķēts kauss, kauss tiek saspiests augšā. Un tāpēc pufiņi pat kā tādi nav līdz galam piemēroti vispār šādiem te angļu, teiksim tā, segliem. Vesterna segliem gan ir savādāk, jo viņiem nav šī te struktūra, viņiem ir savādāk tā balsta sistēma, un tur principā var likt, ko tu gribi. Vienkārši tā segla būs augstāka paši par sevi. Bet, pufiņš jāizvēlās ļoti uzmanīgi. Tikai, ja to iesaka tiešām seglu fiters, bet mums pat neteica neko, ka pufiņam īsti nav nekādas, teiksim tā, reālas nozīmes seglu fitošanā. Tā kā nevar salabot slikti darošus seglus ar pufiņu. Jo, ja jums, piemēram, nedara šīs te leņķis un viņš ir pa šauru, iedomājieties, kā tie segli stāvēs un vienkārši spiedīs uz lāpstiņām, un tad nekas nevarēs slīdēt cauri. Un ieliekot pufiņu pa vidu, ka viņa vēl vairāk viņu saspiež, viss ir vēl tikai sliktāk. Tur var regulēt varbūt seglu balansu, cik ļoti segli, pieņemsim, ir sasverti uz priekšu un uz aizmuguri, bet tas ir jādara ļoti prātīgi, jo tur ir arī atkal tiek saspiests kaut kas un nekādā veidā tas nepalīdz. Ja, līdz ar to tur nav viss tik viennozīmīgi. Ar pufiņu principā neiespējams salabot seglu fitošanu, jo seglos iekšā ir metāla vai koka konstrukcija, kur vienkārši nevar mainīt ar kādu polsterēm līdz galam. Viņai vienkārši vai dara vai nedara tiem leņķiem. Tāpēc tas ir sarežģītāk. Bet es varu varbūt atsūtīt tev pēc tam bildi, vienkārši kā izskatās tā anketa. Tur, cilvēkam interesēs palasīt, ko mēs aizpildām kā seglu fiterus, ko mēs skatāmies. Tur ļoti daudz visādi jāņem mērījumi no seglu, tiem visiem leņķiem. Kā no skaustiem ņem tos leņķus? Jā. Visi, ļoti daudz. Tur tiešām interesanti, vienkārši varēs apstādināt, palasīt. Tur ļoti daudz nianses, bet nevarēšu tur tā kā viss. Bet no cik gadiem tad zirgam vajag pirkt seglus? Jo sākumā jau viņš aug un mainās. Cik gados tad var beidzot pirkt tādus viņam pielāgotas seglus? Galvenā lieta, kas mainās zirgā, kas mainās zirga mugurā, ka viņš aug? Realtātē mainās šo te plecu novietojums. Tad, kad mums ir jauns zirgs, viņš nav trenēts, viņam nav attīstīta muskultūra, lai nestu cilvēku, viņam ir šādi te pleci. Viņi ir diezgan zemi novietoti un viņi ir platāki. Tad, kad zirgs pieaug, viņš sāk trenēt, un viņam vajag pacelt savu muguru, tā kā lai sev pareizi nestu, viņa plecu muskulatūra paliek stāvāka un platāka. Teiksim, tā segla, tās lāpstiņas novietojums pāriet no šāda uz šādu. Un, ja zirgs netiek trenēts ikdienā, vai netiek trenēts pareizi, vai vispār nav tāds plāns ar viņu daudz jāt un uzturēt viņa, teiksim, tādu ideālāko šo te sevis nešanas pozīciju, tad tā īsti mugura nemaz tik ļoti nemainās caur dzīves laiku. Protams, viņš var uzņemt svaru, un tur var kļūt lielāka tā starpība tā kā platumā, bet realitātē tā kopējā muguras forma īsti nemaz nemainīsies. Bet, ja pieņemsim, iejādē zirgi tiek trenēti, 3-gadīgs iejādes zirgs vai 5-gadīgs iejādes zirgs, tad tas
lāpstiņu forma tiešām var ļoti mainīties. Tur vai nu ir jāpērk tādi segli, kurus var pilnībā mainīt, kur ir tiešām pilnībā pielāgojami, bet tie ir tādi ļoti dārgi segli, kurus vienkārši tad atnāk fiters, viņš paskatās uz tiem segliem vēlreiz, saprot, kas ir jādara, viņš pilnīgi savāc viņus, nomaina visu tā tālāk. Vai nu ir jāpērk tad vienkārši jauni segli dzīves laikā. Tā kā tur nav tādas win-win situācijas. Jo nav tā, ka, jo zirgs ir vecāks, tu vari nopirkt seglus, kas viņam ilgāk derēs. Tas atkarībā no tā, kā tu jāir to zirgu, kāda viņam ir tā muskultūra. Tad, pieņemsim, ja segli iepriekš nav derējuši un ir pilnīgākā muskuļu atrofija, ka tur uz skausta vienkārši ir tādas bedres un visa mugura ir izkritusi un viss ir ļoti slikti, tad arī tur sākumā ir jābūt vieniem segliem, kur ir kaut kādas noteikti pielāgoti tā zirga stadijai, ja, un tiklīdz tiek uzņemta šī muskulatūra, tad viņi tiek nomainīti vai pamainīti. Tā kā tie lēņi tiek mainīti. Bet šādu muskulatūru, ka nezinu, tur ir kaut kāds atrofijas vai kaut kas tāds, to var arī uztrenēt no zemes. Tā kā nav obligāti jāšana. Līdz ar to nav tāda konkrēta vecuma, kad ir pa jaunu, kad ir pa vecu, lai pirktu seglus. Un kad ir labākais brīdis, jo tas viss atkarīgs no tā, cik ļoti daudz muskuļu masas zirgam ir. Kā viņš tiek trenēts. Jā. Ļoti daudz informācijas, ko mums visiem vajadzētu no tevis uzzināt. Es taisīšu kaut kāds video par to tad vairāk. Jā, jo man liekas, tā segli vispār ļoti grūta tēma. Jā, Nezināma. Tas ir sarežģītākais, jo es tad, kad es mēģināju iegūt informāciju, vispār kopumā ir maz informācijas par to, kā segliem ir jādara. Ir tie video, ka pārbaudat, vai jūsu segli dara jūsu zirgam, un tie ir labi video. No viņiem tiešām var iegūt tādu kopējo pirmo ieskatu, bet tagad padziļināti mācoties, es saprotu, ka tagad pusi no tiem video, ko es skatījos, nemaz nav patiesi, viņi vispār nav sakarīgi. Un ir daudz citu aspekti, kas to visu maina, līdz ar to ir ļoti svarīgi izsaukt tiešām kvalificētu cilvēku un pārbaudīt, vai tie segli dara, jo tā ir milzīgi, tas ir milzīgākais ieguvums, kad zirgam un jums ir labi deroši segli. Tā ir principā labākā lieta, ko mainīt un pārbaudīt. Ja jūs redzat, ka zirgam ir kaut kādas uzvedības problēmas vai fiziskas problēmas, tad sāpes vai kaut kādas citas sūdzības, paskatieties noteikti seglus, izsauc speciālistu. Tur var būt liela problēma. Pārliecinieties, ka tas speciālists tiešām ir zinošs un izglītots. Es sapratu, ka reizi gadā vispār vajadzētu ik pa laikam pārbaudīt, vai darties segli. Jā, tas tāda būtu forša regulāra vizīte, bet, ja pieņemsim, jūs ar savu zirgu strādājat ļoti maz zem segliem, un viņš principā nevaina to savu muskuļu masu vai tauku daudzumu, tad to var arī darīt retāk, ja nav kaut kādas sūdzības. Ja neredzat, ka zirgam sāp, vai viņš neklausa kaut kādas lietas, tur neatsauca, ka viņš nevar pietiekami iet uz priekšu, ja viņš jūtas tā, ka viņš ir nobluķēts un lēnīgs, tad tur var būt seglu vaina. Un, kā ļoti forši teica tas pasniedzējs manā akadēmijā, ja jūs zināt, ka jūsu segli nedara jūsu zirgam, jums ir 3 varianti. Vai zināt un ignorēt to problēmu, viss kļūst sliktāk, vai nopirkt jaunu zirgu priekš saviem segliem, vai labākais vienkārši nopirkt citus seglus un tos pārdot. Jaunu zirgu segli. Jā, un vieglākais tiešām ir nopirkt citus seglus, un no tā nav jābaidās. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi tiešām. Jā, mēs jau tādas zirga sāpes nesajūtam. Tas kā mums būtu kaut kas mugurā, visu laiku spiestās, vai ne? Mums būtu jāskrien. Cik mēs ilgi tā paskriet. Jā, un Dievs, kā es skatos tagad Facebookā, kāda segli tiek tirgoti vispār lietot. Tur ir diezgan daudz tādu ļoti apšaubām segli, kur vienalga kādam zirgam, viņi nevienam zirgam nedarēs. Tu vari tā pateikt? Jā, es varu pateikt vienu. Es noteikti taisīšu par to visādus video YouTube, jo tas ir ļoti svarīgi izglītot cilvēkus. Skatieties uz vienu lietu, ja jūs pagriežat seglus otrādāk, un tur ir šie paneļi, skatieties, lai jums starp paneļiem visā garumā vismaz ielien jūsu šie 4 pirksti. Vismaz 10 centimetri jābūt. Arī ponijiem? Jā, jo tādiem maziem ponijiem, es vienkārši masu uzskatu par poniju, bet nav ponijas. Maziem ponijiem tas varētu būt bišķiņ mazāk. Bet, tādam kā strņukus, tik maziņš ponijs. Tad man būtu jāiztausta viņu, lai saprastu viņu mugurkaulu to platumu, jo gar mugurkaulu iet visi nervi, tā kā mums. Un ja seglis sēž un spiež uz šiem nerviem,
un ir pārāk tuvu mugurkaulam un beržās gar kauliem, kur ir ļoti maz muskuļu masas, tad viņiem ļoti sāpēs, tiem zirgiem tiešām ļoti sāpēs. Un kā es redzu, vecākiem īpaši segliem, ka stūbeni segli es nopirkšu. Labi, nekas, ka viņi ir veci, viņi gan jau nav saplēsti un nāda izstās labi, bet kas interesanti, viņiem šis te panelis priekšā ir tie 10 centimetri, seglu beigās tie ir 5 centimetri, tā kā viņi sašaurinās. Un tas bija kaut kāds trends 30, 20 gadus atpakaļ, kad tā ražoja seglas, jo domāju, ka tas labāk palīdz kaut kā virzīt zirgus priekšu, bet tas vienkārši bija kaut kāds sviests, un tā skatāties, lai tas kanāls zirgiem. Bet visā garumā, jā? Visā garumā jābūt, šiem 4 pirkstiem, vismaz 10 centimetriem. Jo tas ir ļoti svarīgi, lai mēs pasargātu to zirgu muguru. Un otrā svarīgākā lieta skatīties, vai segla neiet pāri pēdējai ribai. Mēs sataustam zirgu pēdējo ribu, mums jāiet pa to leņķīti uz augšu, mums nav jāiet taisni, jo ribas piestiprinās tā kā mums, tāda leņķīti. Un tad jāskatās, vai viņi neiet pāri. Jo 90% seglu reāli, es domāju, kad iet pāri, jo viņi ir ļoti grūti atrast. Un tā ir tāda ļoti interesanta lieta, jo mūsdienās zirgi ir ar vienu īsāku un īsāku muguru. Yeah? Jā, tā kā vienkārši tāda tendence, ka mūsdienās ir daudz mazāks tas laukums, kur segliem ir jādara, bet segli vēl joprojām tiek ražot tā, it kā mums ir lielas garas muguras. Vienkārši tāda interesanta lieta. Un tāpēc jāskatās, vai segli nav pa garu, un viņi ir pietiekami plati un nespiež uz tiem nerviem. Ļoti daudz informācijas. Jā. Un tur vēl ir 5 stundas, par to stāstīts. Baigi interesanti. Jā. Un tad tev tāds mērķis, pastāst varbūt, kādi tev ir tie tālāk mērķi. Mērķi ar zirgiem? Jā, ar segliem, zirgiem, visas tavs tallīt un tā. Jā. Ar segliem es esmu ļoti aizrāvusies. Es gribētu to izveidot, lai palīdzētu cilvēkiem ar to seglu fitošanu, jo man šķiet vienkārši tas Latvijā ir ļoti maz attīstīts, ka cilvēki, es pati vispār nebija nekāda saprašana par to, kā segliem ir jādara uz zirga muguras, ko tas nozīmē, ka segli nedara, kādi ir tie simptomi, ko man darīt, jo man tiešām viss aizsākās ar to seglu meklēšanu. Kā man atrast seglus? Kā man izvēlēties pēc tā, vai man patīk krāsiņa, vai ko? Vai cena vienkārši, bet ko nozīmē 400 eiro un 4000 eiro seglu? Kāda ir tā atšķirība? Varbūt man tie dara labāk, tie lēti. Vispār pilnīgi nekāds saprašanas, kāds notiek. Līdz ar to es gribētu galvenokārt veidot pakalpojumu, ko es tiešām varu aizbraukt pie jums, kā seglu fiters, pateikt, vai šie segli der vai nedara, jo tas jau ir pirmais solis palīdzēt zirgiem un jātniekiem saprast un atrisināt kaut kādas problēmas. Un tad veidot arī savu produktu, ko es varētu tiešām teikt, ka es varu, tāpēc, ka tas būtu mans, es labāk varētu tos seglus mainīt, veidot visādus, kādus es gribētu viņus. Līdz ar to, un tad es varētu to padarīt, teiksim tā, kā tādu lielu daļu no savas ikdienas, kā tādu biznesu, kad es varu, kas var cilvēkiem ar šo lietu palīdzēt. Un zirgu plānā, tad, man galvenais mērķis maniem zirgiem ir dzīvot ilgi un veselīgi, negūt traumas, un man nav nekādas sacensību, tāda vēlme braukt sacensībām. Varbūt kaut kāds pāris reizes, vienkārši tādu prikolu pēc, bet es uz sportu netēmēju, un es vienkārši gribu maksimāli daudz attīstīties brīvībā, strādāšanā ar zirgiem, kas var jāt ar kordeo, vienkārši bez kordeo, vispār bez nekā, jāt ar masu. Tas ir mans sapnis, es ļoti to gribu darīt. Un kad man ir tāds sapņu ideālais zirgs, kurš iet visur, dara visur, klausa mani no mana skatiena. Un tas izklausās pasakaini, bet tas ir tāds mērķis, uz ko es eju. Tam jāiegūt ļoti daudz laika, lai tev ir tāds ideāls zirgs, kurš nekad nebaidās. Protams, tā arī nav. Zirgi vienmēr no kaut kā var nobīties, bet uz tādu zirgu psiholoģiju, darba brīvībā balstīt manu zirgu audzināšanu. Un kad man ir tāda harmonija ar tiem zirgiem, tad es pamostos no rīta, izēju ārā, dzeru tēju, un man skraida zirgi apkārt, un mazi kummeliņi tinkeru, un tad es apmēstu tos kummeliņus, un tādas lietas. Tāds ir mans sapnis, ar maniem zirgiem savienot to manu dzīvi un tādu hobiju, un tādu manu ikdienu, dzīvesveidu. Un es ļoti gribētu dzīvot milzīgā īpašumā, vispār gribētu attīstīt tādu kā turismu, kā ar tiem zirgiem. Kad es varētu apmācīt cilvēkus par to darbu brīvībā tieši. Un tas man ļoti iedvesmo, ka es varētu ar to dalīties.
Un, nezinu, veidot kaut kādus pasākumus ar zirdziniekiem. Nezinu, tā kā man ļoti patīk, kā manai trenerei bija tās sacensības no rokas, no zemes, kur jāiet cauri kaut kādiem šķērslīšiem. Kas ir tev treneri? Linda Otumere. Jā, zinu. Jā, lūk, un es arī varētu tāds taisīt, ka mēs atbrauc zirdzinieki, un tad mēs kopā, nezinu, tur pie rokas taisam sacensības, kas ir pilnīgi tā kā netipiski, tāds pilnīgi random lieta. Lūk, tas man iedvesmo. Un es arī gribētu vienkārši dzīvot laukos. Nezinu, tur man būtu aitiņas, kaziņas, tur es taisītu no vilnas kaut kādas savas, nezinu, jaciņas, kaut kādas tādas darīt lietas. Tāds mans dzīves galamērķis, es teiktu, kad būtu tāds, ka es dzīvoju pie dabas un daru kaut kādas lauku lietas. Tagad pagaidām man ir daudz kas cits, un tas nav tāds mans plāns tagad šobrīd uzreiz pārvākties un dzīvot laukos, jo tagad jāpabeidz izglītība. Nezinu, jāizveido kaut kāda ģimene, vai tā kā es mācos psiholoģiju, tā būtu man tā kā pamatprofesija arī kā psihologs, un tad arī tā kā darba tāda karjera jāizveido, bet jā, kopumā man vēl uz to pusi kā tāds mērķis. Un draugs tev visam tam piekrīt, jā? Taviem zirgiem? Jā. Nu, ar zirgiem briesmīga situācija, jo viņam pēkšņi parādījās alerģija uz zirgiem šobrīd. Jā, mēs dzīvojām 2 gadus pilnīgā pasakā, ka mēs kopā tur jājām un darbojāmies, un tagad viņam ir alerģija uz zirgiem. Kā viņš to zināja? Vienkārši viņam sāk ļoti kasīties acis, gļotādi, viss tā kā sāka palikt airināt. Un mēs nevaram saprast, no kā, jo tas, man liekas, viņam tieši ir, es nezinu, vai tā var būt, vispār nav nejausmas, bet pret tinkeru šķirni. Es nezinu, kā tas strādā. Viņiem ir savādāk, bet tā smarža un pilnīgi savādāk spalva. Varbūt tas kaut ko ietekmē, es neesmu ārsts, tiešām stulbi lieta varbūt ko pateikt, bet ar maniem zirgiem viss vienmēr bija kārtībā. Tiklīdz mēs braucām skatīties tinkerus dažādām mājām, tās ķēdes, katru reizi mēs aizbraucam, viņam uzreiz ir problēmas. Tas kāds sakars, varbūt ir kaut kāds, nezinu, kaut kāds ziedi, kaut kāds puķi, kaut kas tev nepatīk. Un tad mēs atvedam Lunu mājās, un tieši, kad mēs atvedām Lunu, tinkeru, viņam arī sākās šis te. Un es nevaru saprast, vai viņam tieši uz Lunu ir alerģija uz visiem maniem zirgiem. Bet izskatās jau, ka uz visiem tā, jo es nedomāju, ka mēdz būt, ka tieši pēc kaut vienu šķirni vai kaut kas tāds varētu būt alerģija. Tas nav no kādiem putekļiem vai no siena, jo no siena var arī... No siena, jā, bet tā nebija nekad problēma, Nē, viņš vakarā mēs krāvējām sienu kopā, viss kārtībā, jā, tieši, bet pilnīgi tā, ka ja es pieskaros tur tā kā saviem zirgiem, atnāku mājās, un man, piemēram, ir bijuši izlaisti mati, nezinu, viņš aiztiks tos matus, aiztiks pēc tam savu seju, un uzreiz būs alerģiska reakcija, ka tā kā caur mani pat nododās, tā kā tas tur kodiem sazina. Tas nav no tā, ko viņš ieelpo, tas, man liekas, no kaut kādas, tiešām, nezinu, nemācēšu pateikt. Bet jā, tas bišķiņ sabojāja visu to mūsu pasaku. Bet tagad viss labi, ko pilienas. Jā, viņš tagad vienkārši īsti nebrauc pie viņiem. Mēs tik daudz arī ziemā kā kopā nedarbojamies ar tiem zirgiem. Bet viņš arī saka, ka tā alerģija ir ļoti ciešama. Kad viņam bišķiņ kairinās tās acis, nezinu, skatīsimies, kā būs nākotnē. Bet tur mēs bijām pie viens ārsts, kas teica, ka varbūt alerģija kaut kad varētu pāriet. Kaut kā tur jāskatās. Jāskatās, kā tur attīstīsies tā alerģija, vai nebūs vēl trakāki simptomi. Bet, tas pagaidām vienīgais. Jā, vēl mēs nevaram izvēlēties dzīves vietu, jo tur, kur es turu zirgus, tas ir viņa sapņu zeme, bērnības, viņa lauki. Un tur, kur es ņemu to sienu pie savu tēti, tā ir mana bērnības zeme, kur es braucu ar, teicu, man mācīja braukt pie stūras, tur kaut kādos 11 gados, un tur attīstījās tā visa lauksainicība, un es ļoti gribētu dzīvot Kurzemē un tajā īpašumā. Un draugs saka, nē, es pie to tēti nedzīvošu. Jā, jo parasti jau meitene pie puiša. Jā, man tāds, bet tie nav mani lauki, tur, kur es tur to savu zirgus, un tur nav sābeļdārs, kas man ir mājās, un zin kā. Tagad mēs laiku esam, nevaram vienoties, kur mēs dzīvosim nākotnē un ko mēs darīsim. Vispār, vai mēs tur dzīvosim laukos. Tā ir tāda mūsu problēma, ka mēs nezinām, kur mēs dzīvosim, bet tādas vērtības kopā mums sakrīt, ka mēs abi gribētu. Tad jau ar laiku. Jā, tas atrisināsies, es domāju, ka jā. Nu, labi, varbūt tu vari kādu novēlējumu, kas arī grib sev kādu savvaļas zirdziņu turēt mājās, vai kādu ieteikumu, vai kādu knifiņu. Jā, es teiktu, ka numur 1 ieteikums būs 3 ieteikumi. Okay. Pirmais ieteikums atrast atbalsta cilvēku. Treneri, kurš varēs pateikt, ko un kā darīt, kuros brīžos, jo,
jā, tu vari viens mācīties, bet tad nonāc kaut kādā strupceļā, kur tu nesaproti, kāpēc tas zirgs kaut kādā veidā uzdevs, nemāk zirgu nolasīt. Tev vajag kādu profesionālu, kurš pateiks tev, ko un kā darīt. Otrs ir tas, ka ir finansiāla drošība. Kaut vai es saku, ka jā, es tur izvēlos lētākos zirgus un strādāju pati darbā, un ka man nebija tās naudas, un ka man 50 eiro aizbraukts aizkraut, kur bija liels big deal. Bet man vienmēr tāpat bija tie vecāki aizmugurē. Un es ļoti labi zinu, ka jebkas, kas notiktu ar maniem tiem zirgiem, tāpat viņi atbalstītu. Tas vienkārši bija tāds mums norunāta lieta, ka mums tā ģimene ir ļoti atbalstoša. Līdz ar to nevar tā, ka tu dabūsi tos 200 eiro un nopērci zirgu. Ja? Jo tam zirgam tiešām būs kaut kāda problēma. Un tas var ļoti slikti beigties priekš zirga. Mums galvenais prioritāte ir pasargāt zirgu, un zirgs jūtās labi. Jā. Un trešā lieta būtu tā pilnīgāka apsēstība un apņēmība ar to, ka tev pašam interesē zirga psiholoģija. Jo es esmu tik pateicīga, ka man bija pirmais experience ar savvaļas zirgu, jo es to nekad nemainītu. Es tik daudz ko esmu iemācījusies, ko man šķiet, ka tu ikdienā strādā ar jau apjātiem zirgiem, nemaz neapzinies. Kā pareizi uzlikt apaušu zirgam. Liekas, ej un uzliek tos apaušus. Ja? Bet, piemēram, ka tu esi viens pret viens ar savvaļu zirgu, kurš nekad nav redzējis apaušus un kā viņam viņus uzlikt, tu vispār nevari iedomāties. Un tad tu veidoji tādas stratēģijas, kā zirgs no tevis nebēg prom, kā viņš pieņem tos apaušus, kā viņš pieņem apaušu spiedienu, kā viņš pareizi to atsaucas, kā viņš nereaģē vienkārši uz to, ka viņam kaut kas ir uz sejas. Jo masam bija tāda problēma, ka viņš vienkārši bija tik kaitināts no tā kairinājuma, ka tas vienkārši ir apauši uz galvas, ka viņš nevarēja pat manī klausīties vispār ne tajā spiedienā, bet tieši tas, kad viņam tracināja apauši kā tādi. Jau izbesēja. Jā, vienkārši, ka tā bija tik nepierasta sajūta, ka viņam kaut kas ir ap galvu, kad ne tas spiediens viņu kairinē, bet ir tie apauši kā tādi. Un savvaļas zirgi ļoti daudz ko iemāca, kad tev katra lieta, ko tu dari, zirgi ir jānopelna. Man tagad apsēsties masam mugurā ir tas tā kā, ak, Dievs, wow, kāds tiešām sapnis ir piepildies 3 gadus, tur vairākus gaidīts sapnis, ka es varu jāt ar viņu. Ja. Tas rada tādu gandarījumu sajūtu, tas rada tādu prieku, tas rada tādu gandarījumu sajūtas, man liekas, ir galvenais, jo man dzīvē es ļoti reti, kad izjūtu gandarījumu sajūtu, īpaši tajā autosportā. Es it kā visu vinnēju, it kā viss notiek, bet man nekad nebija gandarījumu sajūta par to, ka es esmu malacis, vai es esmu vinnējusi. Nē, man ir stilīga mašīna, man ir labs treneris, labs mehāniķis, man vienkārši paveicās, kaut kas tāds. Bet tad, kad tu izaudzini savvaļas zirgu viens pats, protams, tev ir tas treneris, kas tev var palīdzēt kaut kādos gadījumos, ka tu netiec viens pats galā. Bet tad, kad tu saproti, ka tu visu to esi iemācījies, tu zini to zirgu vispār pilnībā uz 100%, viņam uzticies un 100% zini, ko un kā viņš ir piedzīvojis un ko viņš saprot, tā ir tik tik unikāla sajūta, tik brīnišķīga. Tiešām neatkārtojama, es teiktu. Es visiem ieteiktu, nopirkt savvaļas zirgu, bet tikai tad, ja jūs to varat un gribat darīt. Jā. Tikai tad, ja jums ir tāds mindsets, ka es nopirkšu un viņš būs pļavā kā zāles pļāvējs, un tad kad es izdomāšu, es viņam uzlikšu uz muguras un kā būs, tā būs, tad nepērkat zirgu noteikti. Bet ja jūs esat gatavi ieguldīt tās stundas pie tā, kad jūs izveidojat tās attiecības, pieņemat un izskolojat to zirgu. Un tiešām, es esmu laikam patērējis internetā 1000 stundas meklēt informāciju par zirgu psiholoģiju. Katra mana diena pagāja, neviena mana diena nepagāja bez kaut kāda YouTube video par zirgu psiholoģiju. Es vienmēr tajā mēģināju attīstīties, saprast. Un tie video, tas arī ir sarežģīti no viņiem mācīties, jo tur nav pateikts viss. Jo vienmēr tiem youtuberiem tāds, un nopērkat manus kursiņus, un jūs visi zināsiet. Un es gribu pa brīvu visu zināt. Un tāpēc man jāskatās kaut kāds 5 dažādi youtuberi, un tad viņi saliek to vienu kopbildi, un tad es saprotu, ka tad redz, kā strādā šī lieta. Un man tiešām aizņēma, man liekas, to teicu, kādā vienā no TikTokiem 3 gadus, lai es tiešām saprastu, kā strādāt ar zirgu ikdienā, kā atrisināt kaut kādas problēmu uzvedību. Un, tas aizņem ļoti daudz laika, ļoti daudz piepūles, bet tas ir nenormāli liels gandarījums un prieks beigās, ka tu esi tik advancēts, lai varētu sastrādāties ar savvaļas zirgu. Tas ir wow. Es to darītu atkal un atkal noteikti. Tā bija ļoti forša pieredze. Bet galvenais to darīt pareizi, vienkārši apzināti, ar sapratni un ar mērķi
nenodarīt zirgam pāri un nevis likt savas vēlmes pa priekšu, kad es gribu tagad jāt, un mēs iesim jāt, bet likt un ieklausīties tajā zirgā, ka tur, kur ir tas zirgs, ar to mums ir jāstrādā, ka viņš ir savvaļas zirgs, viņam nevar uzlikt seglas un jāt, jo es tā gribu pēc nedēļas, bet tu strādā ar to zirgu uz viņa laiku un viņa tā kā vēlmēm un sapratni. Wow, ļoti interesanti. Paldies! Nu, superīgi. Labi, paldies tev, Maija. Paldies Noteikti tev, vajadzēs arī vēl kādu epizodu uztaisīt, kur tu par segliem vēl varētu pastāstīt. Jā, es varētu noteikti sagatavoties, jo tagad es dabūšu varbūt savu certifikāciju, jo būšu vēl, zin kā, varēšu labāk to paskarot, jo man lielākā problēma tagad ir tāda, ka es mācos visu angliski, un es ļoti apjūku man uzdot jautājumus, man tāds segla karkasa priekša, kā viņi saucās, zin kā, angliski tagad ir ko termini, latviešu valodā ļoti maz termini saistībā ar segliem, tad man ir tas tā kā, kā man to tagad izskaidrot, kā to leņķi nosaukt, un tāpēc es varētu viņu sagatavoties, jo pastrādāšu ar cilvēkiem, un tad es varēšu jau arī saprast, kāds ir, nezinu, izskatīt tos cilvēkus, kas man pasauc seglu fitošanu, saprast, kāds ir galvenās problēmas Latvijā ar seglu fitošanu, kādi ir galvenie jautājumi, tas varētu atbildēt uz viņiem visnotraiti, pilnvērtīgi. Jā. Ļoti forši, tā kā paldies, gaidam epizodi ar Maiju, viņa visticamāk iznāks janvārī kaut kad. Janvāra vidus tā varētu būt apmēram. Okay, jā, jo es lieku reizi nedēļā un tad, jā. Labi, tā kā paldies un raksti komentāros, kā tev patīk šī epizode un tad jau gaidi nākamo. Atā! Atā!